Man, piemēram, izveidojot runas skolu pirms 8 gadiem, pirmajās lekcijās es biju pārbījies. Es vienkārši domāju, ko es daru. Es lieku kaut kādas Facebook reklāmas, aicinu cilvēkus uz lekcijām, un man tagad stundu jāstāv auditorijas priekšā, kaut gan tur bija 34 apmēram cilvēki, un jāstāsta par komunikācijas zināšanām. Bet to procesu es atkārtoju ik pa mēnesim, man auga lekciju apjoms un garums, un tēmas auga, un tajā situācijā, kad es biju jaunajā TK Fantodroma zālē, tas bija Covid laiks, jo vienkārši mazākas zāles īsti nevarēja uzņemt vairāk kā 200 cilvēkus. Un Fantodroma zālē sapratu, Haidī, man tagad ir 2 stundas, ir jāstāv vienam pašam 200 cilvēku priekšā un jāuztver viņa enerģija un jāpievērš viņa uzmanība. Tajā mirklī, ka es to izdarīju 3 vakarus pēc kārtas, es sapratu, ka es to varu. Es esmu to izdarījis, man ir tā pieredze, kuru neviens nevar atņemt. Un tāpēc tik liela starpība starp NHL spēlētājiem hokejā un AHL spēlētājiem hokejā vai citās līgās. Tāpēc, ka NHL spēlētājiem ir pieredze, es spēlēju pasaules labākajiem spēlētājiem, es esmu vienlīdzīgs, es varbūt esmu pat labāks, un tajā mirklī, kad viņi satiekās ar citiem konkurentiem, tā pārliecība ir tas noteicošais faktors, kāpēc viņi var izsisties. Ja jūs gribat daudz nopietnāk iet šajā teritorijā, kas ir komunikācijas apmācības, paštēlu veidošana, pašpārliecinātība, caur tieši komunikācijas prizmu, kā to iegūt, tad es jūs laipni aicinu runas skolā. Runaskola.lv spiežat lielo sarkano pogu izmēģinājumu periods. Pirmās 7 dienas mums būs bez maksas, jūs varat paprovēt, ja jums nepatiks, tad ir viss kārtībā. Ja jums patiks, jūs būsiet tikai ieguvēji.